Борис Винтинш в фильме «Хищник 3». Хищник, фараона, kamera. Hīšņiks jautja pamodās savā kosmoskuģī. Apkārt bija redzami citas biomiega kameras. Citi hīšņiki gulēja cietā miegā. Bieza migla bija telpā. Sienas bija tumši brūnas ar ēģiptiešu hieroglifiem. Pie sienas dažādas izcelsmes galvas kausi. Vieni dzīvnieku, citi cilvēku, vēl citi nesaprotamu radību, vēl citi dinozauru. Hīšņiks jautja vārdā Kits, kad piecēlās no savas miega dzelzs kapsulas, tā bija dzelzs krāsā, ar ēģiptiešu hieroglifiem. Citi hieroglifi pat atgādināja matemātisku valodu un pat senu tainu rakstu sanskrita valodu, kā lielvārdas jostā iegravēts. Kita biedri gulēja, viņi visi izskatījās tumši zaļu ādu, kā krokodīlam. Viņiem bija biomehāniska zeltīta dzelzs maska. Nozipsnīja sarkana hologramma ar kādu dinozauram līdzīgu radījumu. Šis zeno dinozaurs bija melns. Viņš bija iebrucis hīšņiku kosmoskuģī. Tas zeno dinozaurs jau bija vairākus hīšņikus nogalinājis. Tāpēc jautja Kits ātri paķēra savus ieročus un skrēja uz notikuma vietu, lai nogalinātu zeno dinozauru iebrucēju. Migla un pustums bija koridorī. Hīšņiku hieroglifi redzami uz sienām. Kits uzstādīja savu plazmas ieroci kaujas gatavībā. Kits ieraudzīja melno zeno dinozauru, kurš bija veicis inkubāciju kādam hīšņikam tieši mutē. Kits raidīja plazmas reaktīvo lādiņu pa zeno dinozauru. Tas atleca nost no upura. Zeno dinozaurs norūca. Tas metās bēgt. Kits skrēja tam pakaļ. Pēc neilga laika Kits trāpīja pa mērķi. Pēc mērķiecīgas medības zeno dinozauram tika nocirsta galva. Kits apstrādāja galvaskausu ar attiecīgo tehniku. Kits nolika to uz goda medību plaukta. Bet upuris atdzīvojās un no viņa izsprāga sejas ķērājs, facehugers. Tas dažās sekundēs aizbēga prom. Hīšņiku kosmoskuģis bija tuvu planētas Zeme orbītā. Senie eģiptieši un citas tautas, tā skaitā acteki, maiji, latvieši un indieši tic pareģojumiem
ka senie dievi atgriezīsies no kosmosa zīlēm, lai palīdzētu atjaunot Zemi. Es tikai mācos vēl. Ja es satiktu savus ciltsbrāļus, hišņikus, man pa plāni kā klātos, bet, jo viņi ir īsti rūdīti mednieki, bet es tikai mācos. Es esmu jauktenis. Es neesmu tīrs hišņiks. Bet es tikai mācos vēl. Krabja miglājā atrodas mana hišņika jautja vientuļo vilku bāze. Uz planētas D22. Cilvēcei rast harmoniju, rast mieru. Senie eģiptieši tic, ka piramīdas palīdzēja uzcelt citplanētiešu dievi, bet par palīdzību hišņiki pieprasīja ziedojumu. Sievietes un vīrieši tika ziedoti, lai dzimtu xenomorfi. Hišņiks otrā daļa. Kits bija uzvarējis xenodinozauru un ieguvis godu un cieņu. Hišņiki ciltī, jautja kits stāvēja mežā. Kits bija ieguvis godājamu trofiju.
La Luna della Cacciatore. Hišņiku kosmoskuģis saņēmis triecienu Zemes orbītā. Mēneskājinieku kosmoskuģis deva zenītlielgabala triecienu pa mērķi. Hišņika kuģis bija pāršķelts uz pusēm. Pēdējā brīdī kits nospieda SOS signālu, lai izsauktu palīdzību. Pēc īsa brīža ieradās 5 Hišņika zvaigžņu kuģi, aprīkoti ar neredzamības režīmu un 4 lāzeru torņiem. Mēneskājinieks bravurīgi Ivo Zagavrilsa. Mi это сделали. Мы герои. Мы защитники человечества. Bet mēneskājinieki neaptvēra, kādu briesmīgu kļūdu viņi izdarīja. Viņi pieteica karu Hišņika ciltī. Hišņiki bija ieradušies, lai palīdzētu cilvēkiem atjaunot pasauli un rast mieru. 5 Hišņika zvaigžņu kuģi ieradās un atklāja uguni pa mērķi. Mēneskājinieku zvaigžņu kuģis za человечество tika saspridzināts gabalos. Mēneskājinieks Ivo vēroja savu tumši zaļo benzīna uzpildes topļivo smagās automašīnas suvenīru. Kamēr zvaigžņu kuģis tika sarauts gabalos, viss bija beidzies par stulbumu, jāsamaksā. Bet Hišņiku zvaigžņu kuģi nosēdās virs piramīdām dažādās pasaules vietās. Tika uzņemti tūkstošiem cilvēki, lai izredzētos paņemtu sev līdz uz jaunām mājām, jaunai dzīvei. Melnie xenomorfi drakoni bija attēloti uz senajām acteku un eģiptiešu piramīdas sienām. Bija redzams, kā hišņiki karoja pret šiem kosmosa drakoniem. Šīs gigantiskās čūskas bija laba trofeja hišņikiem. Uz acteku tumšdzeltenām piramīdas sienām bija arī hišņiku jautja hieroglifi. Par kādu ļoti tālu mājas planētu, kas bija acīm redzot kaujas arēna, uz kuras devās tikai izredzētie hišņiki, lai pierādītu savu vietu ciltī. Tas bija salasāms uz Ēģiptes piramīdas sienām.
Hišņiki Faraona kamera fināls. Antarktikā ledus piramīda. Tur piramīdā betona ledus sienās bija jautja hišņiku hieroglifi. Tur bija xenomorfa drakonu zīmējumi. Tur bija attēlota zvaigžņu kartē sena kauja galaktikā par varu un kundzību kosmosa dzīvēs. Pat varenais dievs Jehova bija ņēmis dalību. Xenomorfi melnie drakoni pirms 250 000 gadiem bija Mēness impērijas bioloģisks ierocis. Antarktikas ledus piramīda ir cilvēces mantojums. Tāpat kā Ēģiptes Gīzas, Heopsa piramīdas, Marsa piramīdas, Marasa piramīdas, Acteku Meksikas maiju un citu kultūru atstātie mantojumi. Cilvēces mantojums ir piramīda, ledus piramīda. Tur milzu zālē stāvēja gigantiskas xenomorfa melnu drakonu statujas. Cilvēks ir tikai viena no dzīvības posmiem lielajā dzīvības ķēdē. Cilvēku kolonijas jau sen dzīvo tālās zvaigžņu sistēmās. Mēs neesam vieni šai visumā. Kamēr jautja hišņiki piedalījās kaujās par varu kaut kur tālu visumā, cilvēku kolonijas tika iznīcinātas viena pēc otras, jo bāza degunu tur, kur nevajag. Cilvēku kolonijas kļuva par barību xenomorfa melnajiem drakoniem. Astronauti, kuri staigāja pa 7. mēnesi Rakā. Astronautu brigāde tika nogalināta. Tāpēc hišņiks Kits iejaucās un atklāja medību sezonu. Hišņiks Kits izglāba daudzus astronautus. Ar laiku jautja hišņiks cilts kļuva par sabiedrotiem cilvēkiem